Rīga. Tā nav tikai pilsēta. Tās nav tikai ēkas un mūri, ko mēs skatām. Rīga ir vēsture. Rīga ir mūsu atmiņas. Rīga ir dzīve, tā mūs vēro, tā mūs pilnveido, tā mūs attīsta. Rīga ir viss, ko mēs esam piedzīvojuši. Ja man liktu pastāstīt par savu spilgtāko bērnības atmiņu, kas saistīta ar Rīgu, tad man, kā visu dzīvi Rīgā nodzīvojušie, tādu ir daudz. Bet viena no pirmajām, kas man noteikti nāk prātā, ir šāda. Es esmu ar savu vecmāmiņu. Mēs pastaigājāmies gar kanāla malu. Man ir aptuveni 3 vai 4 gadi. Es, protams, jau esmu paspējis kaut kur skrienot ievelties kādā peļķē vai dubļos, tādēļ man ir slapi bikšu ceļi. Jā, tas ir pavasars. Mēs ar vecmāmiņu nākam no mazas konditorijas, kurā pārdeva lielas kaut ko baltmais, kādu jebkad atceros ēdus. Un tā pirms došanās mājās mēs devāmies uz kanāla malu barot pīles. Es atceros, ka es biju tik priecīga todien. Kādam tas varētu nešķist nekas īpaši, bet kaut kā šī atmiņa manī ir tik spilgti saglabājusies, ka vienmēr ejot garām kanāla malai un redzot, kā cilvēki baro pīles, manī pamostas prieks. Arī šodien, atgriežoties kanāla malā barot pīles, es pamanīju mazu meitenīti, nedaudz jaunāku kā toreiz es, kur ar savu mammu baro pīles. Iespējams, ja kāds nākotnē viņai jautās, kas ir viņas spilgtākā bērnības atmiņa par Rīgu, viņa teiks, ka tā bija šodiena, kad viņa bija tik priecīga, bezrūpīga un baroja pīles ar mammu. Basteikalns. Savā ziņā tā ir mūsu pilsētas sirds. Agrāk katru dienu gāja tam cauri, dodoties uz skolu. Katru rītu tas izskatījās citādāk. Šķiet tas ietvēru un joprojām turpina ietvert visu mūsu Rīgas cilvēku dažādību. Reizēm es it kā saplūstu ar šo parku un mēģinu ieraudzīt to, ko tas redz. Daži apsēdušies, lai atpūstos un ieturētu nelielu maltīti svaigā gaisā, lai gan diena nemaz nav no tām siltākajām. Taču tajā pašā laikā ir cilvēki, kas mēģina saknapināt naudu vienīgajai ēdienreizē, varbūt pat visas nedēļas laikā. Daži pārsoļo pāri tiltiņiem savās ikdienas gaitās, citi atpūšoties baro pīles. Vēl kādam šī vieta ir pavisam īpaša. Ja pavēro šo vietu biežāk, te var redzēt nemazumu skāzu. Tā vērojot cilvēkus, viņa ikdiena kļūst par manu ikdienu. Jā, Rīga pieder visiem. Arī Basteikalns pieder katram no mums neatkarīgi no mūsu maciņu biezuma. Es mīlu šo vietu, kas nešķiro nevienu neatgrūž un ļauj mums visiem būt un eksistēt. Kā arī vēro to pasaku, ko sauc par ikdienu. Es apsēžos kafejnīcā ar saldējumu rokā, lai aizbēgtu no ikdienas rutīnas. Aiz loga cilvēks steidzas, dod savās ikdienas darīšanās, bet es esmu apturējis savu šodienas maratonu, it kā laiks ap mani būtu apstājies. Caur skatlogu vēroju stāvus, kas aizsteidzas garām, man pat neievērojot. Pie blakus galdiņa sēž dāma ar sunīti un malko savu dienasčo kafijas tās. Arī viņi mēģina aizbēgt no pelēkās ikdienas steigas un vēro to no malas. Es varētu stundām ilgi tā sēdēt un nemanām vērot visu no malas, vērot cilvēka reakcijas satiekot kādu, vērot laika apstākļu izmaiņas un Rīgas ieliņu noburžāto bruģi, kur ikdienas skar tūkstošiem kurpju zoļu. Tam noteikti ir savs stāsts, tāpat kā skatlogiem, kas visu vēro no malas dienu un nakti. Tā vērojot visu no malas zūd laika izjūtu. Un šķiet, ka es šeit leduspuķē sēžu jau pārāk ilgi un pienācis laiks atgriezties manā ikdienas steigā. Mans darbdienas rīts iesāks ar gājienu caur tuneli. Rīga noteikti man saistās ar gariem, vēsiem tuneļiem, jo manā dzimtajā pusē Jelgavā tāda nemaz nav. Augstākās dienās es skrienu tiem cauri, jo šķiet, ka zem zemes pasaule ir vēl augstāka un tumšāka. Bet saulainā laikā mēdz vērot ļaudis un to tirgotās lietas tuneļos. Kur gan šie cilvēki steidzas? Kāds uz darbu, cits uz centrālu tirgu, kāds iespējams tāpat kā es uz skolu. Tur valda nebeidzama rosība. Lai arī parasti cilvēki ātrāk cenšas izbraukties cauri tumšajām sienām, tomēr atrodas sieviņas, kuras katru rītu pošas savu darbu vietu, proti tuneli, lai veiktu ikdienišķo rituālu, izkrautu preces un visu dienu pavadītu cenšoties garām gājējiem pārdot savas preces, apavus, apakšveļu, somas, svecītes, apģērbu un uz rokām pakārtās zeķbikses. Un ik pa laikam kāds arī piestāja pie kioska vai izkrautnēm, cerēdams uz izdevīgu pirkumu.
Atliek vien apbrīnot un nodarbināties. Kopumā tunelis saistās ar vietu, kurai ātrāk jātiek cauri. Neomalīga atmosfēra, šaubīgi tipiņi, nepatīkams caurvējš. Bet tā man vienmēr saglabāsies kā vieta ar nostalģiskām atmiņām, jo savos studiju gados katru rītu es iesāku ar gājienu caur Centrāltirgus tuneli.